šeit dziļi pazemē, pat labam top lielu uzveduma Tēvu laipas muzikālais materiāls. Un nu man ir jautājums diviem cienījamiem kungiem, kas ar šo lielu uzvedumu ir ļoti ciešā saistībā. Vai pie pilnīgi visiem mūzikas instrumentiem var padejot tautas dejas? Kurš? Man liekas tā, ka nav tā pa īstam svarīgi, kāds mūzikas instruments tiek atskaņots. Svarīgi ir, ja tu malā sēžot, vari taktīs sist līdz kāju, un viņi tas notiek automātiski un pašam no sevis, tas nozīmē, ka tev jāceļās kājās un jādejo. Un tad tā ir dejojama mūzika. Visu laiku mūzika attīstās, un dejas nav pilnīgi nekāds izņēmums. Paši par sevi viņas attīstās un visu laiku meklē tos labākos veidus, kā mūzika var pakalpot dejai. Vai pareizāk sakot, sadzīvot kopā, viena no otras uzlādēties. Pie šīs koncepcijas, tā kā strādājuši esam mēs ar Jāni, abi divi mākslinieckie vadītāji, tālāk mēs arī to visu, to pamatideju esam izveidojuši par lielu uzvedumu, kurā ir 30 dejas, kurā ir mūzikas, kur ir dažādu laiku dejas, kur būs arī jauni, tagad tapuši muzikāli skaņdarbi un arī līdz ar to arī dejas. Tā kā tas ir tāds ilgs un apjomīgs darbs. Jā, jau es teicu, tas ir ļoti delikāts un ļoti grūts darbs. Tiešām, lai noturētos šai tradīcijā, nesabojātu tradīciju ar jauno, tam ir, tas ir līdzīgi tā kā ar mūsdienu pakašu logiem, ja? Kā viņus iesaistīt, ja? Vēsturiskās, tradicionālās vietās. Vispār Uģa darbs deju lielu uzvedumā būtu, man liekas, salīdzināms ar tādu ķirurgu darbu, jo ļoti uzmanīgi un precīzi ir jādarbojas ar to muzikālo materiālu. Un pēc Uģa koncepta mēs tā kā mēģinām šīs muzikālos materiālus atstāt pēc iespējas tā laika skanējumā, jo tas ir arī konkrētā laika liecinieks. Ja, pieņemsim sudmaliņas, kas ir tapušas pagājušā gadsimta otrā puse, tā varētu teikt, jau 60. 70. gadi, tas skanējums arī attiecīgi tāds arī ir. Šoreiz būs atskaņota mūzika, tā kā, jā. Mēs esam vispār deju svētkos vispār ir mēģināts dažādās izpausmēs to visu darīt. Protams, ka laiks var būt, ka mūs noliks atkal tajā vietā, kur vajadzētu skanēt dzīvai mūzikai, kā es to saku. Bet tur ir ļoti daudz bet, jo tā ir tā vide, telpa un tā visa skaņas arī nobīde, kas tur notiek. Ir daži bijuši mēģinājumi, kas nav bijuši īpaši veiksmīgi, jo ir ļoti problemātiski, vismaz tas bija 98. gads, 2001. gads pat, tās nobīdes mūzikā un pēc tam uzlikt visu kustību, viņas ir gandrīz tuvu neiespējami. Pienāks tas brīdis, jo man liekas, ka mūziķi jau tagad gan ir gatavi. To ir bijušas daudz dažādas arī līdzīgas gan spēlēšanas kopā ar daudz cilvēkiem lielos attālumos, un arī, es domāju, tā stilistika tagad ir tik daudz jaunu muziķi ir iesaistījušies, kur jau var vienoties tādā, kā varētu teikt, tautiskā stilā. Ja pirms tam bija varbūt problēmas ar to, ka tad jāņem ir profesionāļi, kas ikdienā spēlē simfonisko mūziku, un tad varbūt viņi varētu arī spēlēt tautas mūziku. Bet vienmēr jau vajag tomēr tā tautas mūzika, tu nevari tā nevienu šodien apmānīt. Ja? Tomēr, bet es domāju, mums tā jaunā mūziķa paudze ir tāda, ka nākošos svētkos, es domāju, tas būtu diezgan reāli vēlreiz jau tagad sāk domāt par to, ka varētu būt īsts luksus, tas ir dzīvā mūzika. Bet to, ka muzikālais materiāls šeit, Rīgas pazemē, ir tapis gruntīgs un skaists, to gan mēs varam pateikt jau šobrīd.